Sveiki! Agnēs Graudulis, Meža un vide. Dabai tuvu mežsaimniecība un konsultācijas. Kāds izskatās apmēram 200 gadus vecs ozola mežs. Šāds ir apmēram 200 gadus vecs ozola mežs. Viss ļoti smuki. Gari taisni ozoli. Domāju, ka viņiem kādi 1,30 m vismaz pēc garuma. Smukiem, taisniem, bezzaru stumbriem. Pa vidu ir kaut kādas nedaudz piemaisījumā eglis. Dažas eglis ir zemākas, dažas ir arī riktīgi garas, kaut kādas 30 metrīgas vecās eglis. Un apakšā ir samērā blīvs lazdu pamešs. Un kā jebkurā dabiskā mežā, šeit arī ir kādi sauskautuši koki, kā šī egla, kur ir neatņemama meža sastāvdaļa. Un tāpat tās arī ir kritāls, kāds ozols nokrīt. Te ir kaut kādi vairāk ozoli nokrituši dažādos laikos. Un šādas kritāls ir neatņemama meža sastāvdaļa, kas nodrošina saikni starp dzīvajiem kokiem un nākošajiem kokiem, kā arī dod dzīvību ļoti daudziem organismiem, ko mēs nezinām, nepazīstam, neredzam vai nemākam ieraudzīt. Ieskatoties tanī meža struktūrā, ir apmēram kādi bišķiņ pār pa 100 kokiem uz hektāru. Un ja mēs pieņemam, ka tādā vienā kokā ir kaut kādi, varbūt kādi 10 kubikmetri, varbūt nedaudz mazāk, tad mēs varam tikai minēt, ka te uz hektāru ir kaut kādi mēram, es teikšu, starp 500 un 700 kubikmetriem koksnes. Tas ir, es domāju, ka ļoti labs izcils rādītājs. Un šī koksne ir ļoti vērtīga, kvalitatīva, taisna ozola koksne. Viena no meža pazīmēm ir arī tas, ka tur ir dobumaini koki. Un tas dod mājas kaut kam. Droši vien, ka tur dzīvo kāds putns tunī caurumā. Vai šādām mežām ir vajadzīgs cilvēks? Es pat domāju, ka nē. Tādi meži ir palikuši stipri maz. Kad tādi mazi fragmenti, šitas arī nav liels, viņš kaut kāds bišķi pār pa hektāru tāds meža nogabals. Un tā ir tā vieta, lai mēs varētu saprast to, kāda ir tā īstais meža potenciāls, kāds pie mums viņš var izaugt. Mums vajag tikai nedaudz pacietību, steidzies lēnām, lai mēs arī varētu saglabāt savu mūžīgo mežu arī mūsu bērniem.